Pašlaik esam Ādažos, un šeit tiešām iet jaudīgi ar siltinājumu, vai ne? Tieši tā, Ādaži ir ieskrējušies, ļoti labi projektus vada būvē. Process notiek, un es skatos, tev ir tāds, dūšīgs aparāts. Jā, man rokās ir termokamera, kur mēs varam redzēt, kāda ir starpība starp nosiltinātu māju un nenosiltinātu māju. Un tām, kuras nav nosiltinātas, būtu jābūt siltākām. Tieši tā. Šādi var kārtīgi izmērīt man temperatūru labāk nekā jebkurš ārsts. Tiešām redzēt, ka plaukstas, ko vēl var redzēt? Pacelt tad plaukstas, pacelt plecu augstumā. Jā, plaukstas, plecu augstumā. Mēs ļoti labi redzam, kā izgaismojas tās ēkas daļas, kuras ir tiešām uzsilušas. Un, ja mēs skatāmies uz šo māju, kas ir nosiltināta, tad starpība ir 5 reizes. Šie ir kā skaitļi. Tie ir ritīgi redzami un diezgan dramatiski. Un droši vien, kā arī cilvēku sajūtās ir atšķirības, vai ne? Mums ir galvenais uzsvars uz to, ka programmā, ko var realizēt šobrīd, var darīt kompleksu ēkas atjaunošanu, siltinam sienas, mainam logus. Programmā ir iespējams pilnībā sakārtot savu māju. Kāda ir nosacījuma, vai privāta mājas var pieteikties? Tie kriteriji ir, kad jābūt vismaz 5 dzīvokļiem, nedrīkst pārsniegt parādi vairāk par 10%, un māja pēc siltināšanas viņai ir jāsamazinās siltumenerģijas patēriņam uz kvadrātmetru zem 90 kWh. Un lūk, Mārtiņš man atvedis uz siltu, jauku istabiņu Ādažos, un kā jūtās saimniece? Ļoti labi. Jā, šeit ar siltumiņu viss ir kārtībā. Jā, tagad jau viss ir kārtībā. Kādas ir tās galvenās atšķirības, kas ir jūtamas? Pirmais, protams, ir siltums, bet tas, ko es arī noteikti gribu pieminēt, ir pelējums. Katru gadu šis pelējums man bija. Es tagad, protams, ar interesi gaidīšu, kas būs nākošais gads, vai būs vai nebūs. Gaiss dzīvoklī es pati jūtu ir sausāks. Tagad, kad ir tā ventilācija, to mitrumu es tā nejūtu, arī pēc tā, kā veļa žūst. Viņa izžūst ātrāk. Mārtiņ, kāds tavuprāt ir ieguvums iedzīvotājiem? Pirmkārt, manuprāt, ieguvums ir tas, ka paliek mazāks siltumenerģijas patēriņš, uzlabojas mikroklimats. Šajā gadījumā Ādažos ir Vencis vārsti, kur svaigais tiek iekšā. Šajos jaunajos projektos, kur tiek atjaunotas mājas, tiek arī atjaunota apkuras sistēma un ir iespēja regulēt radiators. Līdz ar to arī mazāk par to maksā. Un pašlaik ar Mārtiņu esam jau citā dzīvoklī Ādažos. Šeit jau arī izskatās viss vienkārši brīnišķīgi un redz, kā ventilācija arī ir uzstādīta. Jā, arī šajā te mājā un dzīvokļos ir uzstādīta ventilācijas vārsti logos. Tāpat arī apkuras sistēma ir modernizēta, lai varētu regulēt un uzskaitīt patērēto siltumu. Tad katrs dzīvoklis maksā par to, cik viņš ir patērējis. Ādažos viss ir silti un jauki, bet kādu padomu tu dod tiem cilvēkiem, kur varbūt tikai domā par šādām iespējām? Ir labā lieta to, ka Altums 50% no būvniecības visām izmaksām nosedz. Un tas ir līdz 20. gadam. Tad jāpaspēj līdz 2020. kā nosiltināt to visu. Ir jāpaspēj uztaisīt tehnisko dokumentāciju, visu iesniegt Altumu un nosiltināt arī. Kas varētu palīdzēt šo lietu virzīt vispār? Jo, piemēram, mēs mājā varbūt pazīst pārvaldnieku, sētnieku un viss, kur man griezties. Programmas īpašība ir tāda, ka sākotnēji mājai ir jāvienojās par to, ka viņi vēlas siltināt. Tas ir veido biedrību vai piesakās pie mājas pārvaldnieka. Šajā gadījumā Ādažos ir nama pārvaldnieks, Ādažu namsaimnieks. Un šajā te nama pārvaldniekā ir projektu vadītājs. Arī Altums savukārt veic konsultācijas, kas ir bezmaksu, informē par tehnisko dokumentāciju, par juridiskiem jautājumiem, par finansēm. Un mājaslapā loģiski ir Altum LV.